Sveiki, draugi! Atnācu uz studiju, man ir tūlīt brīnišķīga tikšanās 1:1 zem jaunajiem aizkariem, un, jā, mums ir jaunie aizkari. Kunfu puiši, pieurba, mums ir kunfu arī. Es izlikšu rakstiski, kas mums te viss ir, bet es iznāku šodien tāpēc, ka es gribu uzaicināt vēlreiz tā mutiski jaunam vēstulē izsūtīt, var izlasīt Facebook pasākumu sarakstā, var mājaslapā ieraudzīt, ka rīt 16. februārī 18:30 mums ir draugu sajiets ar nosaukumu Klubiņa pirmā satikšanās. Tātad šis formāts, tāda satikšanās, tējas dzeršana vispār bija šīs brīnišķās vietas. Pirmsākumos diezgan daudz bija, tad ilgu laiku nebija, un tagad, kad mēs esam sapratuši, ka visdārgākais ir klātiene, vienam ar otru būt, sasmaržot, sajust elpu, jā, atceramies, par ko bija iepriekšējie gadi. Tātad rīt es jūtu, ka vajag šādu pasākumu, un ir jau nākamais uzreiz man pie tam viesliktors ir priekšlasījuma draugs jau pēc mēneša, kas ir uzreiz pieteicās, kad zināja, ka būs šis pirmais. Tātad pirmais ir 16. februārī, un man mīļa draudzene, ceļa biedri, kolēģe Astra Kalniņa stāstīs par skaistumu kā zālēm, skaistumu no kvantu fizikas viedokļa. Brīnišķīgs priekšlasījums. Es gatavoju video materiālu arī, un vēl būs ne tikai runāšana. Var sakot, kā klubiņā ir tēma, ir priekšlasījums, kaut kāds, teiksim, tāds iniciēts pasākums, un, protams, kā komunicēšana pār šo tēmu. Tātad rīt, mīļi, gaidu, vēl šodien var pieteikties. Mēs gaidām pieteikšanos, nevis tā pēdējā brīdī, 15 minūtes pirms tam izdomāt nāku. To arī var darīt, bet tāpēc, ka es esmu apsolījis, ka es gatavošu savu maģiskā Magic Garden speciālu dzērienu vienu, es domāju, kaut ko speciālu vajag klubiņam. Tēja ir tēja, tēja arī būs. Vīna tā kā nē, Rochester dzērienu, to Ingvera slavenu, arī nē. Un tad es sapratu, būs šīdas. Tāpēc, jā, lai mēs varam plānot cilvēku skaitu, būs brīnišķīgi, un šādas te tikšanās tiešām, manuprāt, šobrīd ir vērtīgākais, kas vien mums var būt. Tā kā, gaidam, jā, tur ir aprakstīti tie noteikumi, jā, katrs paņem līdzi, nepārcenšoties to, ko dēvējam latvieši par groziņu. Kā man mamma parasti vienmēr saka, sauju sev un draugam, jā, tā. Tas ir jau rīt, gaidu. Un tad, ja jūs vēlaties, es tā drusku visu pie viena, tad es esmu izlikusi, ka ir iespēja kopā ar mani. Tas pat nav ritrīts, tas pat nav, jā, tas ir ceļojums īsts. Uz veselu nedēļu pabūt vienā no manām tuvām mīļām īpašām vietām Grieķijā, netālu no Atēnām. Atēnās arī būsim. Dāmu pasākums, ir jau villa, maza kotedža, brīnišķīga, labi iekārtota, noīrēta, un mēs gaidām vēl kādu piesakāmies. Plašāks info būs tiešām, kā es esmu rakstījis tiem, kas patiešām grib nopietni. Un tā, vienā iepriekšējā jaunuma vēstulē es sūtīju aptuvenās izmaksas, ar kādām jārēķinās, ticiet man. Mans tas princips ir, jā, kaut arī šis ir, lai pieejamā cena nemulsina par to jaudu un par to kvalitāti, ko jūs dabūsiet. Es vienmēr, ja paskatās Latvijas cenas un Rīgas cenas un pieredzi un viss šīs te anāls, pēc kā liek Baivas granātas cenas ir unbelievable pieejamas, kā pagājušajā nedēļā viena mana krievu kolēģi teica par īri. Viņa teica,
Un tev vispār viens no zemākām, un pat kauns tik maz maksā, tāpēc viņi maksā vairāk vienmēr. Šis ir atsevišķi interesants princips, par ko, ja es vēlētos, varētu izvērst veselu kafiju ar baidu par naudas enerģiju, par materiālām miedarbībām jaunajā zemē, bet to citreiz. Nu, es ieliku šodien te komentāru, kurš nu galīgi nav redzējis to saiti uz pasākumu, un tad, ja vēlties, piesakieties. Čau, čau, visiem burvīgu dienu, enerģijas purinā, Plutons ar Marsu, mūsu ievainotais dziednieks, Hīrons tiek aktivizēts šobrīd ļoti jaudīgi, es pati praktizēju, cik vien varu un ņemu tālāk visu, ko es zinu, lai turētu sevi ne tikai forma, nu tad balansā, ja. Es ceru, ka man individuālā klienti šo te dzird, viņai nodarbība jau ir sākusies. Viņi uzzinās konkrēti, kas tās ir pa enerģijām un kāpēc viņi, piemēram, arī jūt, ka viņu purinu mēs tur darīsim tuliņ kopā. Čau visiem! Bučiņās! Grieķijā sakā filak, ja? Tie, kas mums brauks līdz uz Grieķiju, samācīšu vēl visādas citas lietas un tā tālāk. Čau, čau!